Tā, labdien! Šodien 16. marts, plānotā domes sēde. Un es priecājos redzēt kuplā skaitā gan deputāts, gan arī speciālists. Paldies visiem, kā atvēlējāt laiku un esam gatavi darbam. Un mums ir sagatavota darba kārtība, kas arī tika iepriekš izsūtīta. Un darba kārtībā ir tādas mazas izmaiņas, ir priekšlikums 14. jautājumu par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Lejas Lungas sadalīšanu šobrīd vēl neskatīt. Tas nav sagatavots, kā saka speciālisti. Tur vēl pietrūkst dažādas informācijas arī. Bet savukārt iekļaut kā pēdējo jautājumu par līgumu slēgšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un augšām naudu iedzīvotājiem. Tā kā jautājums skaits nemainās, tāpat 18. Un vai ir kaut kādi šobrīd papildinājumi, citi labojumi attiecībā uz darba kārtību? Ja nav, es tad aicinātu nobalsot un apstiprināt to, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Tad mēs varam iet pēc kārtas un sākt ar pirmo jautājumu, kas ir par noteikumu un augšēnu novadu vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošana apstiprināšana. Jautājums ir komitejā skatīts, bet tomēr es vēl došu vārdu Dzintrai, galvenā grāmatvedē. Lūdzu, Dzintra. Komitejā un šajā nolīgumā skatītā ir nelielas izmaiņas par apbalvojumiem sporta sacensībās, kur ir ielikts iepriekš bija barība par to nedod naudas balvu. Es atļaujos ielikt, kur ir Vidzemē un valstī sacensībās par 4. 6. vietu kaut kādu summu, jo arī mācību olimpiādēs mēs dodam naudas balvu par piedalīšanos vai Vidzemes olimpiādē vai valsts olimpiādē. Un šeit līdzīgi nevienmēr ir starpnovadu sacensības, kur viņiem Vidzemes reģions atsevišķos sacensību veidos. Tas ir deputāti lēmums, vai tādu iekļaujam vai ne. Pārējo viss jautājumi un punkti ir izskatīti komitejās. Tā. Paldies, jā. Mums ir komitejās skatīts, vai kaut kāda varbūt vēl komentāri? Soc komitejas priekšlikums bija neatstāt nolikumā viss organizēto olimpiāžu, bet ņemt ārā šo, tāpēc, kad ir arī citi organizētāji, kas nav zem viss, un tad būs problēmas. Pirmajā punktā ir palicis, pārējos nav palicis. Un es sapratu, ka tā domāju visu soc komitejas locekļi. Tāds bija priekšlikums. Bet pirmajā punktā ir arī citos ar mācību procesu saistītos punktus. Bet to jau rakst vienādi. Tad ir skaidrs pirmais. Un kāpēc vispār divās vietās jāraksta? Raksta vienādi. Tā vietās bija tā, ka pirmā viņš paliek un izņem ārā tālāk. Tas viss. Pirmā punktā nosaka, ka tikai viss organizētajos, un priekšpēdējā nosaka, ka tomēr visos. Tad raksta vienu punktu visos konkursos. Tā ir nominācija. Bet tad nevajag to ierobežot. Tas ir galīgi nevajadzīgi. Jo Jo zāle organizē lēdus, gladiatoru, viss cits pārējo. Tāds bija priekšlikums no soc komitejas, un vēl bija mans priekšlikums. Bet to neatbalstīja neviens, tikai es tā domāju, ka šajā nolikumā nevar iekļaut Akrona stipendiju, jo tā nav mūsu nauda. Un nolikumā es uzskatu, ka mēs nevaram spriest par to, kā dalīt Akronas naudu. Bet viedokļi bija atšķirīgi, un pārējais soc komitejas dalībnieki domāja, ka var. Viss. Jā,
Vai, Dzintra, tev ir kaut kāds arī atbildi šo? Visvairāk strādāju pie tā nolūka. Par Akronas naudu es uzskatu, ka tas ir jāiekļauj, jo Akrona iedod naudu, bet viņi nenosaka nosacījumus, kurām piešķir šo naudu. Un šī nauda nāk caur pašvaldības ziedojumu kontu. Mēs viņu dalām, iedodam, un šeit arī ir nosacījumi, kam viņu piešķir. Labi, paldies. Ir norādījums tikai svešvalodas apguvēja, bet nosacījumi nav. Jā, un ja Akrona, piemēram, pēc kaut kāda laika vairāk nedod šo stipendiju, tad nolikums ir... Arī mēs nedodam, ja mums Jā, nolikums jau nav dēļ tā jāmaina. Arī neizvērtējam un nedodam. Labi, un attiecībā uz to pirmo varbūt labojumu, vai kā tavuprāt, vai tur kaut kas ir jāuzlabo šobrīd, vai viņš var palikt tā, kā ir sagatavots? Es domāju, ka viņš var palikt. Viņš neierobežam. Komitejas jau bija, viņš paliek. Tā. Arī jūs visi pārējie, un ja piemin zāli, tas arī ir tāds jautājums, jo zāli gala rezultātā dod arī pat savas balvas, vai mums ir jādod otrais. Arī noteikumos ir iestrādāts punkts, ja uzņēmums savā nolikumā norāda, ka dod balvas braucienus uz ekskursijām vai izstādēm vai kaut kur citur, tad mēs savu naudas balvu nepiešķiram. Mēs dodam transportu, lai viņi izmantotu šo apbalvojumu. Jā, labi. Es domāju, ka mēs varam sliekties uz balsošanas pusi. Un tātad, vai Aiga kā komitejas vadītāja uztur to savu priekšlikumu spēkā? Savu. To laboto. Jā, es uzskatu, ka to viss nevajag atstāt. Tas nav pareizi. Priekšpēdējā, kur beigās ir nolikumā, tomēr viņš ir izņemts ārā, un tad nozīmē, ka var visos. Un tad tas nav korekts nolikums. Tad pirmā punktā un pēdējā ir vienāda. Un nav jau tikai ZAO, ka brīdim uzrodās organizācijas, biedrības, Ziedot LV, Ledus gladiatoris, bet nezinu, kas ir tie organizatori, kas nav viss, jā. Tā, labi. Jā. Man liekas, ka te nav tik liela tā principu atšķirība. Tas tāds mini nianses, kas faktiski nemaina to nolikumu būtību. Jo viss jau ir pamatā, ir tajos, kuros vajadzētu piedalīties. Pārējie ir tādi pakārtoti. Jā. Faktiski tad pirmais priekšlikums ir tāds, kā ir sagatavots šobrīd lēmuma projektā, un otrs priekšlikums, ja es ceru, ka deputātiem tas ir skaidrs, tas ir tāds, kā izteica arī Aiga Stiere. Tad, ja priekšlikumi ir saprotami, tad arī es vēlētos organizēt šo balsošanu. Kas ir par sagatavoto pirmo priekšlikumu? Kas ir pats tev roku? Paskaitām. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kas ir pret? 1. Kas atturās? 2. Paldies. Lēmums pieņems. Otrs jautājums par noteikumu Nokšā novada pašvaldības nominācijas Nokšā novada lepnums piešķiršanu, apstiprināšanu. Arī šis ir komitejā skatīts un tātad sagatavots, lai ar iespēju, ka katru gadu tiktu izvirzīti un novada svētkos apbalvoti šādu titulu pretendenti. Tas ir tituls ir Nokšā novada lepnums. Izvirzīšanas kārtība ir vienkārša un arī izvērtēšana ir izpildu direktors rīkojumu sagatavo, tātad norīko komisiju un balva 18. punktā ir redzama, tātad tā ir 250 € pēc nodokļu nomaksas. Tas ir, es saprotu, saņem uz rokas, jā? Tas ir apmēram izējot no minimālās algas.
Par cik tas tā niansēs ir runāts, es negribu to visu atkārtot, vai varbūt tur ir kaut kādi jautājumi, vai arī priekšlikumi, vai papildinājumi no jurista puses, kas ir gatavojis faktiski šo noteikums. Ja nav, tad es ceru uz iedzīvotāju aktivitāti un arī uz mūsu cilvēku, teiksim, tādu iesaistīšanos, un ka šāda tradīcija arī uzsāksies un arī turpināsies. Ja nav labojumi, papildinājumi un citu priekšlikumu, tad es arī aicinu par to balsot. Līdz jau ir 10. Kā tur rakstīts ir? Līdz 250. Kāpēc? Līdz. Nē, es domāju, ka summa ir konkrēta. Man liekas, ka tā viņa arī paliek. Summa ir 250 eiro. Sots komiteja bija priekšlikums, ka nav līdz, ja es pareizi atceros, jo tikko ir līdz tā ir, ka mēs skatāmies pēc deguniem. Protams. Nē, līdz es pat neievēroju. Cipars tad ir cipars, jo tad paskaidro, kāpēc vienam ir 200, kāpēc vienam 180. Man pat ir nav līdz manā materiālā. Tā kā līdz nav domāts, līdz mēs anulējam, lūdzu, svītrojam ārā. Varbūt vēl ir kaut kāda tāda piezīmītas vai... Tātad tās jomas ir visdažādākās. Kultūra, izglītības, sports, labdarība. Tepat viss nav iespējams uzskaitīt. Dažādi jomu aktīvisti un paraugi mūsu novadā. Labi. Ja mēs esam gatavi par to balsot, es arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Saturās. Paldies. 3. par turisma akciju iepazīstināšanu no 2017. Ir mums piedalās Diāna, tad lūdzu to galveno vēsti mums. Akcijas mērķis ir attīstīt turismu novadā. Akcija jau ir iepazīst. Ar akciju ir iepazījušies komitejās cilvēki. Un tagad jau izmainīt tādas nepilnības vairākas un beigās nolikums ir pilnveidots. Jāskatās no 8 objektiem 6 objekti. Galā noslēgumā iespēja piedalīties loterijā izlozē. Galvenā balva 170 eiro dāvana karta Siguldas pagastā pāriesniecājas. Tās pārējās balvas nāk no turisma objektiem, kas piedalās. Arī tad pirmais mēģinājums. Tā, vai te ir jautājumi? Vai te ir Diana klāt? Papildinājumi. Ja nav, tad es aicinu arī par šo apstiprināt nobalsot. Kas ir par, kas pret, kas atturās, mēs pieņems. Nākošais jautājums par pašvaldības dalību akcijā Apceļo Latvijas pilis un Muižas. Turpina Diana Šāna. Nākšana cilvēkums, vārda ekskursijas nākšana Muižām, spīskolā to nedara. Tāpēc mums ir arī piedāvājums sekt šo dalības maksu 50 eiro un vadīt šīs ekskursijas. Un galā vēl ir jānodod šī balva 10 eiro vērtībā. Ja. Vai šeit ir atrašies jautājumi? Nav. Tā, mēs jau esam tur kādreiz piedalījušies, mums ir pieredze, mēs to turpinām darīt. Ja nav citu priekšlikumu, aicinu apstiprināt. Lūdzu, balsojam. Kas ir par? Vienbalsīgi. Paldies. 5. jautājums par nākšanu no Bāriņtiesas nolikumu apstiprināšanu. Tur jurists varbūt galvenās lietas pateikt. Jūs sakat, Bāriņtiesas sakat nolikumu savai darbībai, un ja salīdzinām iepriekš, kas kājas draudēs kā jaunāk ieņemšana, tad ir pakistāta. Praktiski tur ir precizēts apmeklētājiem laika vietas, personām, kuru lietas tiek izskatīts iepazīšanās procedūrā vietā. Varbūt tālāk var turpināt pašu. Jā, lūdzu, Egīt. Tā galvenais ir tas, ka mēs izņēmām, konsultējoties ar izsvērts, izņēmām lielu mērā visu to, kas ir jau rakstīts savu likumā. Tā kā, lai divreiz neatkārtotos. Tas, kas ielikts iekšā, ir par Bāriņtiesu locekļu nosēdētāju stundu skaits, par to atalgojumu.
Tas ir 2,4 punkts. Tad vēl ir jābūt iekšā 2,7 punkts. Mums ir tagad vairumtiesu apliecības, kas pirms tam mums tā kā nebija, kad viņas ir jānodod. Jā. Un tad viss 4. punkts ir jābūt iekšā par to, kā ir jāuztais pārskats un kad viņš ir jānodod. Tā. Tas ir papildinājums. Jā, no ārā ir izņemts viss tas pats, kas ir jau likumos iekšā. Un tur ir uzskatīts, ko jāskatās. Jā. Skatāmies. Tā, un viņš spēkā līdz pieņem jaunu, jā? Jā, vai bija kādi papildinājumi no speciālistiem? Jautājumi? Jā, adreses jāmāc uzskatīt. Labi. Ja nav, tad citi priekšlikumi, ja nav, aicinu par to balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Naukšā nodoms 2015. gada 21. oktobra lēmumā par saziņas līdzekļu izmaksu limita noteikšanu. Lūdzu, Sveita, tev vārds. Lēmuma projekts ir sagatavots, iesniegtais iesniegums ir skatīts komitejās, vienkārši, nebija saprotams, un iesniegtā iesniegumā, vai tur būs jāslēdz ar konkrēto personu vai mums aizies zem korporatīvu klientu līgumu, kur pašvaldībai noteikti kādā vērtē. Jā, vai ir kaut kādas atbildes uz šo jautājumu? Jo tad arī atmaksas kārtība mainās. Ja ir korporatīvu klientu līgumu, tad pats numura īpašnieks iet un pašvaldības dokumentu pamatā informē pakalpojumu sniedzēju konkrēti LMT. Ja ir atmaksāt rēķinu par tādu summu, tad ir mūsu noteikumi par saziņas līdzekļu izmantošanu tiek slēgts līgums, un tad iznāk tā kā numuru lietotais atmaksā rēķinu, tad pašvaldība iekomas. Jā, vai tur ir informācija, kā tas būs? Jā, pirms stundas mēs runājām, tad es uzzināju, ka man jānoskaidro, vai tas būs viena veida līgums vai otra veida, un es nevarēju sazvanīt Ingu, jo viņa ir Rīgā kursos, līdz ar to man nav atbildes. Tuvākā laikā lūdzu noskaidrot. Skaidrs, bet jā, par limitu mēs redzam 8 eiro mēnesī. Jā, vai ir kaut kādi papildinājumi, vispār grāmatot deputāti? Ja nav, tad mēs par to arī es aicinu pieņemt lēmumu un balsot. Kas ir par? Jā, vienbalsīgi. Nākošais. 7. jautājums par projektu konkursu Mēs savam novadām. Vārds Anitai Dukurai. Projekta mērķis ir veicināt nošanu iedzīvotāju atbildību un piegūšanos savas dzīves un vidas kvalitātes uzlabošanā, un projekts tiks izsludināts šodien māte nošanu nometēstīs, un kopējā projektiem paredzētais finansējums ir humēnīgs, tiek 1300 eiro, kas paredzēts nosacīšu projektu īstenošanai, kura summa nav lielāka par 400 eiro. Un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad organizēsim iedzīvotājiem tikšanos, kuras laikā es informēšu par aktivitātēm, ko viņi var īstenot šī projekta ietvaros. Vai veicās? Reklāma lūdzu, jā. Liela konkurence. Tā, vai ir kaut kāda papildinājuma pie šīs aktivitātes un šī lēmuma projekta? Ja nav citu priekšlikumu, ja nav, aicinu par to arī balsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, tagad nākošais 8. par projektu pieteikumu Ķoņu kalnu stāsts iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības administrācijas izsludinātajā projektu konkursā. Anita, lūdzu, turpin. 17. martā paredzēts iesniegt projektu pieteikumus
Toņu kalna stāsts, iesniegšana Latvijas vides aizsardzības un administrācijas izsludinātajā konkursā. Un projekta kopējā summa 41 800 €, un pašvaldības līdzfinansējums ir 25%, ir 10 450 €. Projekta ietvaros plānots Toņu kalnā izveidot skatatori, izveidot saules pulksteni un kaļķaino un pļavas augu tapu izveidē, kur sastāvēs no 8 kategorijas stendiem un 1 informatīvās stenda. Tāpat tiks izveidot teritorijā 6 masīvu soli un 2 liela informācijas stendi, kur informēs vispār par Brūklinu, par Toņu. Tas ir šī gada darbs, ja? Vai nākošā gada? Jā, un plānots, ka projekts tiks uzsākts īstenot projekta apstiprināšanas gadījumā 15. maijā, un projekta atskaits tiks nodots līdz 15. novembrī. Un paredzēts, ka visa būvniecība tiks veikta līdz 30. oktobrim. Jā. Jā, lūdzu papildinājumu vai jautājumu šeit, ja ir. Šiem arī Anita ir palīgi konsultanti. Tas labi, ka pēc iespējas vairāk, kad ir tā ideja un doma apmaiņa, un ka to projektu var tādu pilnvērtīgāk arī veidot. Labi, ja nav, tad jau citu priekšlikumi arī nav, tad es aicinu balsot un pieņemt lēmumu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 9. Par līdzfinansējumu biedrību Ziemeļvidzemes ģeoparks projektam Rūjas posma, Ķoņu dzirnavas un Augšēni, atgriešana dabas turisma apritē, veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunošanu. Anita Dukura atkal. Šis jautājums jau tika arī skatīts Finanšu komitejā un tika saņemts no Ziemeļvidzemes ģeoparka izsniegums par vidas aktivitātēm, kuras ietvaros tiks plānots iztīrīt Rūjas posmu no Toņu dzirnavām līdz Augšēniem, tādā veidā dodot iespēju atkal iedzīvotājiem laivot šo te upes posmu. Un pieņemt zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 15 000 €, un projekta apstiprināšanas gadījumā būtu nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 4500 €. Tas arī bija šajā gadā? Tas ir paredzēts šajā gadā, un jo projekta aktivitātes ir jāveic līdz 2017. gada pavasarim. 18. gada pavasarim. Ziema arī šeit. Labi doma, kā jau komitejās mēs runājam. Vai te vēlamies papildināt šo informāciju? Jautājumu. Ja nav, tad arī es organizēju balsošanu. Kas ir par šādu projektu un atbalstu? Kas ir pret? Kas atturās? Nebalso. 1, 2. Kurš vēl? Balso Imants un Dainis. Nē. Atturās Imants. Dainis nebalso. Jā. Labi, paldies. 10. nākošais. Par nekustamā īpašuma Augšēnu pagasta Jungas zemes vienības lietošanas mērķa maiņu. Vārds Kasparam Roķim. Šeit ir tā, ka salīdzinot ar nekustamā īpašuma Jungas zemes vienību, kas pieder pašvaldībai, ir nepieciešams nomainīt lietošanas mērķi, salīdzinot datus starp zemes dienesta datiem un pašvaldībā pieņemto teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojumā, meža saimniecība, varbūt nepieciešams nomainīt lietošanas mērķi ar meža saimniecību šai zemes vienībai. Tā informācija par šo ir. Lūdzu, vai te ir kādi jautājumi varbūt,ildinājumi?
Ja nav, tad lēmuma projekts ir redzams un informācija zināma, tad es arī organizēju balsošanu. Kas ir par šādu lēmumu projektu, kas ir pret, kas atturās. Paldies. 11. jautājums par nekustamā īpašuma Naukšēna pagasta Kalniņa sadalīšanu. Turpina Kaspars Roķis. Jā, šeit tātad nekustamā īpašuma Kalniņa īpašnieks vēlās sadalīt nekustamā īpašumu, kas sastāv no vairākām zemes vienībām, atsevišķās īpašumos. Katrai zemes vienībai izveidojot jaunu nekustamu īpašumu ar nosaukumiem Piekalni, Jaunmajori, Aizbaznīcas un Laukumi. Jā. Tā, viss par to? Jā. Vai tur ir tātad lēmuma projekts ir redzams? Kaut kādi jautājumi, cits redzējums? Ja nav, tad arī komitejā skatīts. Es aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Lazdas sadalīšanu. Kaspars? Jā, tātad arī nekustamā īpašuma uz Lazdas īpašnieks ir izteicis vēlēšanos sadalīt savu, pareizāk sakot, atdalīt no savu nekustamā īpašumu vienu zemes vienību. Un viņa lūgums ir piešķirt tai zemes vienībai nosaukumu Daudži lejas. Līdz ar to tā lauksaimniecības zemes vienība, viņai tiek noteikts arī lauksaimniecības zemes lietošana. Labi. Tā, vai ir radušies jautājumi par šo? Nav, arī skatīts. Tad, ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu balsot. Kas ir par? Jā, paldies. Nosīt. 13. Par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Eriņu ciema Vējiņi sadalīšanu. Kas par lūdzu? Jā, šeit ir nekustamā īpašuma šī brīža tiesiskie auditāri ir lūguši sadalīt, teiksim tā, izdalot kopīpašumā esošo īpašumu, sadalīt divos nekustamajos īpašumos. Viena īpašuma sastāvā paliktu māju Vējiņi ar nosaukumu Vējiņi un zemes gabals, kas ir piekrītoši mājā, un divas zemes vienības ar nosaukumu Cipres, veidojot jaunu nekustamu īpašumu. Tās ir lauksaimniecības zemes un līdz ar to lietošanas mērķis tiktu noteikts lauksaimniecības zemes. Eriņos. Labi. Tā. Lūdzu jautājumus. Nav. Priekšlikumu citi, ja nav. Aicinu par to balsot. Kas ir par? Jā, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par telpu nomu Judītei Birkavai doktorātā Naukšēnos, Naukšēna pagastā, Naukšēna novadā. Vārds Ņinai Krastiņai. Priekšlikums ir slēgt līgumu par telpu numuru 7 un numuru 8 Naukšēna pagastā doktorātā masieru un skaistapūšanas pakalpojumu sniegšanai. 2017. gada 20. Jā, īsts termiņš, tad redz, kā tur turpinās viss. Jā, labi. Vai ir kaut kāda papildu informācija par šo? Labi, ļoti labi, ka kaut kas notiek. Kāds piedāvāts. Ja nav citu skatījumu, citu priekšlikumu, tad es aicinu par to arī balsot par lēmumu projektu. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? 16.
par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldera 2 Naukšanos, Naukšana pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Vārds viņai? Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu no 2010. laiku 2017. gada 30. jūnijam. Esam runājuši par parādiem un kopā ar sociālā biedrības vadītāju šo lietu līdz aprīļa sākumā mēs atrastamies. Jā, paldies. Tā, ja nav mainījies viedoklis kopš komitejas arī, tad citu priekšlikumu, ja nav, tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Jā, paldies, vienbalsīgi. Tā, 17. tagad. Par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldera 4 Naukšanos, Naukšana pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Lūdzu, Ina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa Aldera 4 izīrēšanu Naukšana novadā uz laiku līdz 2017. gada 30. jūnijam. Aha. Nu jā. Skaidrs. Tā, ja nav citu priekšlikumu, ja nav jautājumi, tad arī par šo varam balsot. Kas ir par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākošais par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Lapegos 4 Naukšanos, Naukšana pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Lūdzu, viņa turpina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par dzīvokļu Lapegos 4 izīrēšanu uz laiku līdz 2018. gada 31. martā. Jā. Paldies. Tad arī, ja nav šeit jautājumi, speciālists piekrīt, tad es aicinu arī deputātiem par to balsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums ir par līgumu slēgšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Naukšana novada iedzīvotājiem. Lūdzu, Anita. 8. martā saņemts no Centrālās līguma finanšu aģentūras lēmums par to, ka līdz 20. martam ir iespējas noslēgt līgumu par veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Naukšana novada iedzīvotājiem. Projekta termiņš no 2017. līdz 2019. gadam 3 gadi, un mums piešķirtā naudas summa ir 24,178 eiro, kas diezgan vienmērīgais izdevumi pa gadiem. Un pašvaldībai savus līdzfinansējums nav nepieciešams, bet ir nepieciešams priekšfinansējums paredzēja 2019. gada budžetā 2416,80 eiro, kurš tiks attiests pēc visu atskaišu nodrošanas un pārbaudas veikšanas. Šis ir tas projekts, par ko mēs runājām iepriekš, bet kā mēs iestājāmies arī veselīgo pašvaldību. Jā. Galvenā grāmata tad māja galva, ka varētu tā būt. Protams, jau pat līdzfinansējums nav vajadzīgs, un taču noteikti ir jāpiedalās. Jā, un šī projekta ietvaros, piemēram, 2017. gadā būs vīrošanas nodarbības, enerģija nodarbības, būs izbraukuma nodarbības, bērni rudenī varēs braukt uz basēnu, mācīties peldēt un daudz citu aktivitāšu. Ļoti labi. Nu jā, lai izdodās. Vai te ir kādi papildinājumi no mediķiem un citiem speciālistiem? Nav. Tad, ja bija skaidrs tas priekšlikums un arī jautājums, par ko mēs balsojam, ja nav jautājumu, tad es aicinu arī liekt to uz balsošanu. Kas ir par, kas pret, kas atturās, lēmums pieņemts, vienbalsīgi. Paldies! Darba kārtību es slēdzu. Paldies par sēdi!